Labdien, darbie draugi! Koksnes gadsimtā. Šodien studijā mums ir divi jau iepriekš bijuši viesi. Protams, Āris Jansons, Zemkopības ministrijas, nu jau meža departamenta direktors. Iepriekšējo reizi mēs ar tevi runājām, vēl tu biji Silavas vadošais pētnieks. Un otrs viesis, ko nevar droši nosaukt gluži par viesi, bet tomēr ir šis mazais bukletiņš meža nozares skaitļos un faktos, izdod biedrība Zaļās mājas, un noteikti, ka jums daudziem iespējams viņš ir kaut kur atvilknē. Un šajā bukletiņā ir meža nozare skaitļos un faktos, kā jau nosaukums to liecina. Un skaitļi tajā ir no dažādām metodikām, no dažādām institūcijām apkopoti. Oficiālie meža nozares skaitļi. Un tieši par šiem oficiālajiem meža nozares skaitļiem un plānotajām nākotnes izmaiņām datu izmantošanā šodien ļoti fokusēta, it kā šaurākas, bet tomēr ārkārtīgi nozīmīgas tēmas ietveros saruna ar Āri šodien ar tevi. Jā. Varbūt tad mēs varētu arī sākt faktiski ar to galveno ziņu vai to galveno domu, ko mēs šodien gribam izstāstīt. Zemkopības ministrija ir lēmusi pāriet oficiālo datu izmantošanā vismaz daļā no rādītājiem, no valsts meža dienesta informācijas uz Valsts mežsaimniecības institūta Silava datiem. Izstāst, lūdzu, to lielo tvērumu. Es vēlētos mazliet precizēt. Mēs nevis mainām datu avotus, bet mēs pārējām uz plašāku nacionālās meža inventarizācijas datu izmantošanu, ņemot vērā, ka šis monitorings notiek jau pietiekami ilgu laiku. Mēs iegūstam aizvien vairāk un aizvien garākas datu rindas, aizvien vairāk datus, kas kvalitatīvāk atspoguļo šo realitāti, un vienlaikus mēs par katra datu punktu iegūšanu negribam papildus apgrūtināt meža īpašnieku. Kas patiesībā sakrīt ļoti labi arī ar Eiropas mērķi mazināt vienkārši birokrātiju kā tādu, un mums Latvijā uz to arī vajadzētu ārkārtīgi daudz uzsvaru likt. Noteikti, un mēs arī šobrīd šajā virzienā cenšamies strādāt arī ministrijas ietvaros, tai skaitā mēģinot atrast risinājumus, kur var to birokrātiju mazināt to slogu un vienlaikus arī iegūt pietiekami precīzu informāciju, kur ir nepieciešama tālāk arī, lēmumu pieņemšanā. Lūk. Tad arī, varbūt, kad mēs varam vispār sākt tagad ar to, tātad vairāk izmantosim Silavas datus, mazāk meža dienesta datus. Pie tā mēs noteikti atgriezīsimies un turpināsim sarunu par kādiem datiem. Bet vispirms es domāju, ka daudziem no mums nav tāda pilnīgi skaidra izpratne, kā rodas valsts meža dienesta dati, kam viņi ir īsti paredzēti un kādas ir tās funkcijas, kam viņi ikdienā tiek lietoti. Un droši vien nav arī īsti skaidrs vai ir aptuvena nojausma par to, ko tad Silava dara Latvijā un mežos, lai iegūtu šos statistiskos meža inventarizācijas rezultātus. Varbūt izstāsti šīs divas, sāksim ar meža dienestu. Mēģinot saprast katru šo datu avotu, ir svarīgi saprast, kāda ir šo datu avotu jēga, kādam mērķim tad konkrētie darbi tiek veikti. Un, ja mēs skatāmies uz, informāciju, kas ir valsts meža dienesta rīcībā un kam viņi tiek vākta. Viņi tiek vākta ar galveno mērķi raksturot vai tajos aspektos, kuros likumdevējs ir noteicis, ka ir jāievēro tādas un šitādas normas, vai tās normas tiešām tiek ievērotas. Vai mēs veicot savas darbības esam tajā normatīvo aktu ietvarā. Uzraudzības funkcija. Uzraudzības funkcija, precīzi. Savukārt, nacionālā meža monitoringa funkcija ir iespējami precīzi raksturot stāvokli, meža ekosistēmas stāvokli Latvijā. Tai skaitā vācot
arī krietni vairāk datus, nekā būtu vajadzīgs tieši uzraudzības funkcijas īstenošanai. Un tā skaitā vācot, piemēram, informāciju par atmirušo koksni, ja no valsts meža dienesta viedokļa ir svarīgi, vai tiek ievēroti noteikumi par dabas aizsardzību mežā, tad mēs paskatām, vai, piemēram, galvenajā cirtē tiek saglabāts minimālais prasītais atmirušās koksnes apjoms. Tas ir viss, kas ir svarīgi no uzraudzības funkcijas viedokļa. Un arī tālāk no tās funkcijas, kāpēc tie noteikumi ir izdoti. Tad savukārt no Nacionālā meža monitoringa viedokļa ir svarīgi saprast, kas tad mums notiek kopumā mežos. Vai tur ir daudz tās atmirušās koksnes vai maz, kā tas ir salīdzinājumā, piemēram, ar citām Eiropas valstīm, kur mēs redzam, ka mēs esam 4. bagātākie, ja tā drīkst izteikties, ar atmirušo koksni. Tad raksturot to situāciju, kāda viņi ir nacionālā līmenī, kas nav vajadzīga esošā normatīva uzraudzībai, kas ir vajadzīga izpratnei un varbūt pat normatīvu izmaiņām, piemēram, saprotot, ka mums tur būtu jāsaimnieko kaut kā citādāk, jo objektīvie dati liecina, ka mēs gribam sasniegt citādāku rezultātu. Jā, meža dienesta dati nāk no inventarizācijas datiem, no datiem, kurus iesniedz meža īpašnieks par izstrādāto apjomu, tātad atbilstoši ciršanas apliecinājumam, un vēl droši vien arī paši meža dienesta cilvēki novērtējot atjaunošanu, un to arī kaut kādus datu apjomu tur apkopo. Es pareizi, vai ir vēl kaut kāds veids, kā meža dienests iegūst, tieši reāli fiziski iegūst datus par mežu? Jā, šie ir pamatdatu avoti, jā. Kur ir varbūt tas, kā lai saka, šajos datos, kur ir tās lietas, kuras tur īsti nenonāk? Vai pastāv iespēja, ka kaut kādas reālās, faktiskās darbības mežā neatspoguļojas meža dienesta apkopotajos datos? Jā, šeit būtu visticamāk jāsāk jāsadala šis tavs jautājums divās daļās. Viens ir, vai mēs ar meža statistisko inventarizāciju, citiem vārdiem Nacionālo meža monitoringu, konstatējam, ka mežā notiek kaut kādas nelikumības, par kurām valsts meža dienestam vajadzētu zināt, bet viņš nezina. Jā. Lai novērtētu šo situāciju, 24. gadā tika veikta rūpīga pārbaude, skatoties visus tos gadījumus, kuros Nacionālā meža monitoringa laukumos tika konstatēts kaut kādas darbības, kurām vajadzētu ciršanas apliecinājumu, un pretī skatoties, vai valsts meža dienesta informācijas bāzē tiešām ir spēkā esoši ciršanas apliecinājumi, vai ir bijuši uz to brīdi, tātad vai tur ir sakritība, vai mēs nekonstatējam, ka notiek kaut kāds nelikumīga mežizstrāde tiešā tekstā. Šādas nelikumības netika konstatētas. Tātad tas būtu viens jautājums, Jā. Puse no atbildes. Labi. Un otra puse no atbildes ir tie aspekti, kuros mēs šobrīd neprasam, un, kā jau mēs runājām, arī domājot par birokrātijas mazināšanu, neplānojam prasīt papildus papīru kārtošanu caur valsts meža dienestu no meža īpašnieku puses. Proti, viens tāds aspekts ir jaunauģu kopšana. Tad audzēs līdz 20 gadu vecumam. Īpašnieks kopi strādā, viņam ir svarīgi nodrošināt, lai tiem kokiem ir pietiekami liela augšanas telpa, lai viņi sekmīgi veido caurmēru augstumu, tad labi aug, ir vitāli, ir noturīgi, un tur mēs neprasam viņiem vēl kaut kādus papildus rādītājus, tikai ir jābūt tam minimālajam koku skaitam noteiktos vecumos. Tas ir viss, ko no viņa paprasa, bet kas notiek tālāk ar to materiālu, par to mēs neprasam papildus kaut kādu dokumentāciju. Savukārt, kā jūs redzat no meža nozares attīstības tendencēm, mēs pirmkārt esam iemācījušies aizvien labāk pārstrādāt aizvien vērtīgākos sortimentos, aizvien vērtīgākos produktos, pārstrādāt arī mazāku dimensiju kokus. Tātad arī no šādām jaunaudzēm kaut kāda daļa šī materiāla nonāk koksnes plūsmā un tiek liederīgi izmantot. Un otra puse, protams, ir, ka mēs negribam arī enerģētikā izmantot fosilo resursu. Mēs gribam izmantot atjaunojamo resursu, un arī tur
It sevišķi tad, ja mēs virzamies uz mehanizētu jaunaudžu kopšanu, tad tas materiāls diezgan daudzos gadījumos tiek izmantots liederīgi, tad arī nonāk šajā te plūsmā. Bet no Valsts meža dienesta uzskaites viedokļa viņam nekur nebūtu jāparādās. Precīzāk viņš neparādās. Lūk, tas tāda pozitīva izmaiņa, kur mēs labprāt vēlētos fiksēt un parādīt to rezultātu. Bet šobrīd tad, tā pieeja, kā to visvienkāršāk un neapgrotinot nevienu ar papildus dokumentiem var izdarīt, ir caur Nacionālo meža monitoringu. Jā, un par Nacionālo meža monitoringu tad varbūt mazs precizējums jau atkal daudzi noteikti klausās, izdzird vārdu Silavas laukumi un aptuveni nojauš, ka tur ir runa par kaut kādiem paraugu laukumiem Latvijā. Es zinu, ka mums ar tevi profesionālais kretīnisms liek domāt, ka pilnīgi visiem Latvijas iedzīvotājiem ir jāzina, ko nozīmē 16,000 paraugu laukumu tīkls uz Latvijas zemes, bet varbūt, ka šo burtiski ļoti īsi tādā vienā rindkopiņā tomēr izstāsti. Kas ir tas veids, kā mēs statistiski skatāmies uz mežu? Jā, tu jau precīzi norādīji, tad tie ir tie 11,000 paraugu laukumi vienmērīgi izvietot visā Latvijas teritorijā. Ne tikai mežā, tas ļoti svarīgi. Ne tikai mežā, jā, visā Latvijas teritorijā. Un tajos reizi 5 gados aiziet cilvēks un veic mērījumus. Paraugu laukumu tīkls nevienam ārpus, tiem, kam ir jāveic tiešie darba pienākumi, netiek izsniegts, iedots, atdots. Ar tavu vienkāršo iemeslu, ka tas tad nevar būt situācija, kurā, teiksim, meža īpašnieks, kurš zina, ka te tagad man ir tie laukumi, vai kāds cits, cita organizācija, kas to zinātu, tagad varētu apzināti vai tur nedarīt neko, lai izskatās, ka netiek... Vai sanest no blakus nogabala sausos kokus, salikt iekšā kaudzē, vai gluži pretēji visus iznest ārā un teikt, ka mums ir ļoti slikti, vai es nezinu, nozāģēt kādu koku speciāli tajā vietā, un lai tad tagad konstatē, ka mums ir kaut kāda nelikumība vai tam līdzīgi. Tad, lai mēs iegūtu objektīvus datus par situāciju Latvijā. Viņi nav izmantojami katra viena meža īpašuma raksturošanai, bet viņi ir izmantojami, lai iegūtu objektīvus datus par situāciju ar meža ekosistēmu Latvijā. Tātad tas tīkls ir pietiekami slepens pirmkārt, otrkārt viņš nekādā veidā nespēja raksturot kaut ko, teiksim, manu vai tavu mežu. Jā, bet situācija Latvijā, un tu jau pareizi pieskāries otram aspektam, kas ir varbūt, ko mēs papildus gribētu sniegt informāciju sabiedrībai, kas notiek ar koksnes plūsmu, bet kur nerodās no Valsts meža dienesta informācijas, proti tās teritorijas, kurās ir Nacionālā meža monitoringa paraugu laukumi, kas ir lauksaimniecības zeme, bet tur faktiski ir koki. Jā. Un šos te kokus meža īpašnieks vairākumā gadījumu, tur ir atsevišķi ierobežojumi, bet vairākumā gadījumu nolemjot zemes īpašnieks, kad viņš vēlētos tomēr iet atpakaļ, piemēram, uz lauksaimniecisko ražošanu vai veikt tur kādas izmaiņas, tad arī šie te koki var nonākt, teiksim tā, koksnes plūsmā, bioekonomikā, bez tādas papildus dokumentācijas caur Valsts meža dienesta pusi. Vēl, man liekas, ir viena nianse arī, kas ir būtiska arī par patiesībā stāvokli mežā, vērojot sugu sastāvu, jo inventarizācija ir jāveic reizi 20 gados, vai ne? Un pa 20 gadiem, tu Dievs, kā tur var valdošā suga pamainīties. Jā, arī, un ne tikai valdošā suga, tur diezgan daudz, kas var pamainīties. Jā. Protams, ka meža īpašniekam neviens neliedz, ja viņam tas ir nepieciešams veikt to inventarizāciju arī biežāk vai izmantot kādas citas pieejas. Mēs arī šobrīd strādājot pie, jau aktualizējot noteikumus par meža inventarizāciju, jau sākam paredzēt kaut kādu papildus datu iegūvi arī caur attālās izpētes metodēm, tik tālu, cik to ir iespējams darīt, tad lai veicinātu šo te datu precizitāti arī tajā aspektā, bet ir skaidrs, ka tie dati var nebūt tik precīzi, un tas nav ne labi, ne slikti, jo ejam atpakaļ pie mērķa. Kāpēc mums tie dati ir vajadzīgi? Mums ir vajadzīgi normatīva uzraudzībai, tai vajadzībai viņi ir pietiekami precīzi,
Un tad tālāk skatāmies, ja mums ir cita funkcija, tad nacionālās situācijas raksturošanai, tad mums ir attiecīgi jāizmanto tas informācijas avots. Tātad mēs esam sapratuši, ar ko atšķirās tā lielā mērā valsts meža dienesta un Silovas dati. Viena ir tomēr precīzāka, tas ir pilnīgi skaidrs. Silovas zinātnisko paraugu laukumu dati ir ļoti objektīvs rādītājs. Bet kuros gadījumos tad notiks tagad tā pārēja? Kurus datus kuros gadījumos mēs paplašinām tagad izmantošanu Nacionālā meža monitoringa datiem? Nacionālā meža monitoringa galvenais, kas varētu visticamāk būt interesējošais, attiecās uz 5 gadu mežstrādes apjomu. Tad precīzāk raksturojot jau 2 pieminētos rādītājus, potenciālo koksnes plūsmu, kas rodās no jaunaudzēm, potenciālo koksnes plūsmu, kas rodās no kokiem, kas ir no lauksaimniecības zemēm. Pirms tu turpini, es ļoti atvainojos, ka es pārtraucu. Es gribētu, lai tu noprecizē, ka šī gadījumā ar vārdiem 5 gadu ciršanas apjoms, tu galīgi nedomā valsts meža plānošanas periodu, bet tu domā Nacionālā meža monitoringa 5-gadas ciklu. Ja. Tas ir, man liekas, svarīgi. Tu vari pārprast vienkārši. Tas ir svarīgi, tāpēc, ka Nacionālā meža monitoringā katrs individuālais laukums tiek pārmērīts vienreiz 5 gados. Jā, tieši tā. Tur ievākšana notiek šādā veidā. Jā, tas nav saistīts ar mežstrādes apjomu noteikšanu, administratīvu noteikšanu. Jā. Tas ir saistīts ar faktisku raksturošanu. Jā. Tātad šīs 2 sadaļas, un trešā ir tāda mazliet bedīgāka, vai no īpašnieku viedokļa nepatīkamāk, un arī zināmā mērā no sabiedrības viedokļa nepatīkamāk. Mums ir sausie koki, rodās pēdējos gados vairāk tomēr izgraužu darbības rezultātā, un ik pa laikam ir situācija, kurā viņi ir tādi pa vienam kaut kur meža īpašnieks viņus var izlasīt ārā, nodrošinot, protams, rūpes arī par dabu vienlaicīgi, bet kur ir pietiekami liels zaļo koku apjoms, saukts arī par šķērslaukumu, un nav nepieciešams šo te audzi pilnībā nomainīt. Tas stāvoklis nav tik slikts. Un arī šie te koki nonāk koksnes plūsmā, mēģina viņus izmantot iespējami labi. Ir tomēr cilvēki arī sapratuši, ka arī no tur var kaut kādu dēli var dabūt ārā, ne tikai visus jāsūt uzreiz uz krāsni. Un arī tā ir papildus informācija, kur mēs iegūstam, izmantojot šos te Nacionālā meža monitoringa datus. Un tas arī tas galvenais rādītājs, ko mēs gribētu precizēt. Tad, sugu sastāvs un šīs lietas saglabāsies meža dienesta inventarizācijas faktu atspoguļojums. Nē, mēs pamatā gribam pāriet uz Nacionālā meža monitoringa datu izmantošanu kā primāro informācijas avotu. Faktiski tad mēs varētu diezgan droši teikt, ka šis meža nozares skaitļos un faktos bukletiņš pamatā būs balstīts uz Silovas. Tajos aspektos, kas ir saistīti ar meža ekosistēmas raksturošanu, tad, protams, ir visi ekonomiskie rādītāji, kuri... Nē, tas ir skaidrs, ka tas galīgi nav ar Silovas aprēķināt. Un kas nerodās arī no meža statistiskās inventarizācijas. Jā, bet tur savalkot kopā droši vien būs daudz precīzāka tā korelācija arī, jo, kā jau tu pareizi minēji, zināms apjoms koksnes mežā šobrīd, kas nonāk pārstrādē, netiek tā īsti uzskaitīts, tāpēc, ka to likumdošana neprasa. Un, teorijā mēs saražojam kaut ko vairāk nekā faktiski būtu iespējams, ja mēs paskatāmies uz vieniem un otriem datiem. Tagad būs precīzāk. Ļoti labi, tas ir ārkārtīgi būtiski, man liekas. Jā, un vēl viens būtisks aspekts, ko mēs, protams, vēlamies, ir ne tikai precīzi dati lēmumu pieņemšanai nacionālā līmenī, bet, protams, ka mēs vēlamies arī Eiropas līmenī, lai iespējami daudz būtu pieejami precīzi dati. Un jo vairāk ir harmonizēta data avoti, kas nonāk un tiek apkopot Eiropas mērogā, jo arī tā situācija tiek nodrošināta. Un arī šajā gadījumā informācija, kas tiek sniegta
šādiem apkopojumiem ir balstīta uz Nacionālo mežu monitoringa datiem, jo tā metodika ir vienota visās Eiropas valstīs. Šādi faktiski mežu datus iegūst visur Eiropā. Jā, šādi mežu datus iegūst visur Eiropā. Ir bijuši mēģinājumi pāriet, piemēram, tikai uz attālās izpētes datu izmantošanu, bet šobrīd, lai arī cik mums liktos, ka droni jau tagad lido visur un satelīti lido visur un visu mēs precīzi tur līdz skudrai kājas varam saskaitīt uz koku stumbru. Varam. Varam, bet tomēr tie iepriekšējie mēģinājumi, kas ir bijuši arī Eiropas mērogā, to visu salikt kopā, piemēram, vienotas pētniecības centrs pie Eiropas komisijas, nav nonākuši līdz kvalitatīvam rezultātam. Pēc tam, kad salīdzina ar faktisko stāvokli dabā, tad tomēr tur ir diezgan lielas atšķirības. Tā kā pagaidām nekas labāks par Nacionālo mežu monitoringa datu, nekas precīzāks par Nacionālo mežu monitoringa datu apkopošanu vēl tā kā īsti nav radies. Un ir ļoti ticami, ka tuvākajā laikā arī neradīsies, jo jebkurš modelis, kurš mēģina kaut kā interpretēt attālās izpētes datus iespējami precīzāk, viņam tāpat ir nepieciešamas lokālās references, tātad faktiskie mērījumi, ar kuriem attiecināt, ar ko salīdzināt. Protams, bet arī tad man tev tāds jautājums. Tad mēs esam bijuši kā Latvija kaut kāds baltais zvirbulis Eiropas Savienībā zinām laiku, jo esam snieguši datus, kas ir atšķirīgi iegūti nekā citās valstīs, ja? Nē, neteiksim, ka mēs tur esam gluži viens baltais zvirbulis, tur tāds raibos virbuļu bariņš. Bet ir tā, tas virziens ir tāds, ka mēs ejam uz harmonizāciju, lai tie dati būtu iespējami, precīzi dati būtu pieejami un tātad iegūt vienā un tajā pašā veidā. Jautājums ir, kāpēc tieši tagad? Jo es pieņemu, ka tajā brīdī, kad, ja nemaldos, pirms 20 gadiem apmēram tika uzsākts Nacionālais mežu monitorings, ja es nemaldos, jau kaut kādā domāšanā bija paredzēts, ka mēs kaut kad šos datus sāksim izmantot kā centrālos, galvenos un vispareizākos. Protams, ka bija kaut kāds ieskriešanās periods. Kāpēc tieši tagad? Tagad esam sasnieguši to šķietamo precizitātes līmeni tik augstu, ka ir tas īstais brīdis vai kāds cits vēl iemesls? Jā, to, protams, ka varētu darīt gadu ātrāk un darīt gadu vēlāk. Tas nav tik ļoti determinēts laikā, bet vienā brīdī ir loģiski nodrošināt šo te pārēju. Un tas, ko mēs redzam, viens aspekts ir šī te pati sausā koksne, kas ir radusies bojājuma rezultātā, ko mēs gribam iespējami precīzāk atspoguļot, kas ir svarīgi. Un mums kļūst pakāpeniski, un atkal tas nav tieši šajā vai tieši nākošajā gadā, bet mums kļūst aizvien svarīgāk būt precīziem datos, lai labāk izstrādātu arī politikas. Jo, piemēram, tieši tagad, un tas gan ir tieši tagad, ir sabiedriskā apspriešana pirmā jaunai Eiropas Savienības mēroga bioekonomikas stratēģija, kur ir ārkārtīgi svarīgi, lai būtu precīzi dati, precīzi pamatojumi, prognozes, lai tālāk šī stratēģija būtu jēgpilna un tālāk mēs arī tiešām to bioekonomiku Eiropā varētu pacelt. Tas ir viens ļoti, ļoti nozīmīgs aspekts. Latvijā to pamatnostādnes. Un otrs aspekts ir Latvijā ir meža un saistīto nozaru attīstības pamatnostādnes, kuras mēs, protams, kā arī ejot šim te dokumentam uz nākošo ciklu, esam ieinteresēti izmantot iespējami precīzāko informāciju un arī šis te varbūt pamainīt, kur mums ir nepieciešams tos datus, ko mēs tad pamainīt to datu avotus, kurus mēs atspoguļojam, ja mēs redzam, ka kaut kur mēs varētu šo te precizitāti varbūt kāpināt, vai kur ir vēl svarīgi klāt cita informācija, ko likt klāt. Līdzīgi kā ar naudas maiņu, no latiem pārējot uz eiro, ir kaut kāds sākuma posms, kurā ir neizpratnes, ir dažādas cenas, galvā ir vecās, jau uz listēm veikalos ir jaunās. Protams, skatoties nākotnē, viss uz priekšu ir forši, bet atskatoties atpakaļ, rodas tā problēma ar salīdzināmiem lielumiem.
Un īpaši jau par tādu ļoti būtisku rādītāju kā mežstrādes faktiskās koksnes ieguves apjoms mežos Latvijā, kā mēs turpmāk varēsim paskatīties uz, teiksim, 2010. gadu un 2025. gadu. Tur nav salīdzināms, jo datu ieguvas avots būs cits. Ar to ir jārēķinās. Tā kā tajā laika posmā, kopš mums strādā Nacionālais meža monitorings, mēs, protams, varēsim paskatīties, izmantojot to statistiku par visu to laika posmu, ne tikai vienu konkrētu gadu un uz priekšu no tā gada. Tad tādā ziņā tas neradīs kaut kādas grūtības. Un cik tālu tas ir senāku laiku, tad senāku laiku datu avoti, tā vienmēr ir. Tas vienmēr ir izaicinājums, kā korekti veikt šos salīdzinājumus. Pirms tam bija Valsts meža dienesta datubāze, vēl senāk tad bija mežrūpniecības saimniecību dati un kolhozu meža dati. Tas ir saprotami, ka ir katram jāskatās līdzi metodika, bet tas jau manā izpratnē ir vairāk tad profesionāli jautājums vai ļoti specifiska kaut kāda aspekta vai pētījuma jautājums, un tad cilvēki var likt kopā metodikas un saprast, kādā veidā tad šitos var attiecināt pret šitajiem un izdarīt. Bet tādā vienkāršai lietošanai vajadzīgā laika posmā mums ir pieejami Nacionālā meža monitoringa dati, kur tad attiecīgi tiks izmantot visa tā datu rinda. Es tev piekrītu par to, ka tu saki, ka tur ir, protams, profesionāļu, varbūt šauram lokam svarīgi kaut kāda pārēķina un tās lietas, bet plašākai sabiedrībai tomēr ļoti būtisks ir šis, kā lai to nosauc pareizi, emocionālais jautājums attiecībā uz mežiem un, faktiski mainot datu izmantošanas avotu. Mēs būtībā pateiksim, ka tas, ko mēs runājām visu laiku par mežstrādes apjomu Latvijā, tur ap vidēji 12 miljoniem kubikmetru realitātē, tagad mēs sakam, nē, bet ir patiesībā 15. Es nezinu, es nesaku, es spekulēju šobrīd ar tiem lielumiem, bet viņš būs pēc Silavas datiem lielāks. Mēs faktiski esam vairāk izstrādājuši. Jā, tas, kas manā izpratnē ir daudz svarīgāk, ir tas, pirmkārt, ir precizitāte, otrkārt, ir realitātes sajūta salīdzinot ar citiem rādītājiem. Jo virkni rādītāji, piemēram, pieaugumu, mēs jau skatāmies no Nacionālā meža monitoringa, lai iegūtu iespējami precīzākos datus par kopējo pieaugumu mežā. Tad kā izmainās šis apjoms, to jau mēs redzam. Ja mēs pieliekam klāt arī to otru sadaļu, proti to, kas notiek mežstrādē, tad mēs varam salīdzināt, kā tad šie rādītāji iet kopā, vai tad mums mežos aug vairāk klāt nekā iet nost, vai mums varbūt notiek otrādi, vai, ja notiek otrādi, vai varbūt neitrāli, tad uz šī te var arī veidot prognozu, kā tas var notikt nākotnē. Tieši tas pats attiecās uz meža platību. Ja mēs ejam uz faktisko platību, tad pēc Nacionālā meža monitoringa, tad arī to mēs varam monitorēt visā tajā laika posmā un būt objektīvi informēti. Jo ļoti interesanti tieši tā, Nacionālā meža monitoringā mums parādās kokiem vai ar mežu klātā platība lielāka nekā mums ir mežu zemes pēc fakta. Jā. Tad faktiski mežu Latvijā sanāk, ka ir vairāk, kā tas pēc īstenībā arī ir, nekā mēs te visu laiku esam runājuši par vieniem 53%. Bet tas teiksim, ir meža, jeb zemes īpašnieka lēmums, kurā brīdī un vai, teiksim, pāriet no vienas zemes lietojuma kategorijas uz otru, kur arī es nedomāju, ka mums būtu tā administratīvi jāseko līdzi. Vai jārada kaut kāda papildus administratīvais aparāts tajā stāstā. Savukārt, lai mēs, piemēram, ziņotu par meža ekosistēmas devumu oglekļu uzkrājumā, tad tāpat tiek izmantot Nacionālā meža monitoringa dati, kas raksturo faktiskās izmaiņas. Tātad arī šajos ziņojumā, kas ir ārkārtīgi svarīgs, teiksim, arī no Latvijas nacionālo interešu viedokļa, arī tur mēs jau izmantojam šos te faktiskos datus. Es saprotu, ka tā pārēja notiek šogad, ja? Jā. Tātad faktiski mēs jau pa 24. gadu
skatīsimies pēc Silavas. Mainīsim šo te rādītāju uz nacionālā meža monitoringa. Redz, ja mēs paskatāmies no tāda informētības viedokļa, skaidrs, ka ne jau katrs Latvijas iedzīvotājs ļoti iedziļinās tajos visos datos. Viņam pietiek tur ar 3 lieliem skaitļiem, varbūt attiecībā uz mežu, lai viņš justos jau droši par kaut kādu informācijas apjomu, ar ko operēt ikdienā. Bet tomēr Meža dienests, balstoties uz saviem datiem, vienmēr veidojas tādus skaistus, smukus pārskatus gadu no gada, kurus var palasīt, saprast, kādas ir tendences, kas ir mainījies. Silavai, protams, ir ļoti daudz pētījumu, bet, piedod man, viņi ir lasāmi tikai citu zinātnieku acīm. Savukārt Nacionālā meža monitoringa dati ir, tā rupi sakot, milzīgs Excels, kuram arī vajag, ja ne gluži doktora grādu, tad tomēr pamatīgas zināšanas, lai viņu saprastu. Vai ir tagad domāts, ka līdz ar šo pārēju Silava vai, es nezinu, kāda cita, vai būtu zemkopības ministrija, regulārāk arī sāk skaidrot šos monitoringa datu, tādu to, ko tur var izlasīt, tādā cilvēciskā valodā. Jā, attiecībā uz Nacionālo meža monitoringu tomēr tur ir arī tie pārskati, bet varbūt, ka viņi ir smagnēji. Man ir ārkārtīgi grūti par to spriest, esot tajā visā iekšā, kā tu pieminēji ar profesionālo kretīnismu. Bet, protams, kad mēs esam plānojuši paplašināt šo skaidrojošo darbu, un arī sevišķi tad, kad mums nāks ārā nākošā gada apkopojums šitai pasai mazajai grāmatiņai, kas eventuāli varētu būt pat mazliet biezāk, mazā grāmatiņa, lai mums ir drusku vairāk arī tāda paskaidrojošā, raksturojošā informācija tajā, ne tikai grafiks, bet pēc būtības šis formāts ir viens, bet, protams, ka arī skaidrojošais darbs caur dažādiem informācijas avotiem jau pēdējos gados patiesībā tiek stiprināts un arī tiks turpināts pastiprināt. Jā. Un noteikti, ko mēs varbūt varam arī uzsvērt, ka šis podcasts jau absolūti nav tas vienīgais kanāls, kurā zemkopības ministrija, Silava un, es domāju, vispār nozara kā tāda runās, stāstīs, skaidros šo datu pārējas nepieciešamību, šo precīzāko datu izmantošanas virsmērķi un visa šī procesa objektīvo vajadzību. Jā. Tā kā sekojam līdzi, skatāmies. Man ļoti patika tas, ko tu pieminēji sarunā par attālināto izpēti. Varbūt pašās beigās mēs varam 2 teikumus par to ieminēties. Bet noteikti, ka šī arī ir viena interesanta tēma, par kuru mēs varētu parunāt arī kaut kad nākotnē. Jā, tā tad iespēja, ka patiesībā šie paraugu laukumi tiek apsekoti vispār attālināti. Jā, noteikti, ka mums par to parunāties vajadzētu. Es neredzu patiesībā, ka viņi tiek apsekoti vispār attālināti. Vajadzība pēc objektīviem, iespējami precīzi veiktiem mērījumiem dabā nepazudīs, lai kādas mums būtu attālās izpētes metodes, jo jebkurai šādai metodei ir nepieciešams pret kaut ko atsieties. Tagad, piemēram, pārlido pāri un novērtē caur algoritmiem, ka koku caurmērs ir tāds, piemēram, šajā te mežaudzē, koku resnums ir šāds šajā mežaudzē. Un tad kādam ir jābūt aizgājušam, nomērījušam, lai saprastu, vai tas algoritms, kurš attēlu vai patiesībā punktu mākoni, ko iegūst attālā izpēte, to punktu mākoni pārvērš skaitlī, vai tas vienādojums ir pietiekami precīzs. Varbūt, ka tur tomēr vajag vienā vai otrā veidā kaut ko pamainīt. Es nedomāju, ka pazudīs vajadzību pēc mērījumiem dabā, bet mēs varēsim iegūt vairāk arī caur attālo izpēti. Protams, ka varēsim arī, un ja tādā virzienā mēs runājam arī par tiem pašiem meža bojājumiem, tā skaitā par meža bojājumu prognozēšanu atsevišķos aspektos, jau tiek diezgan daudz darīts, kur caur attālo izpēti mēs varam iegūt labāku rezultātu un arī varbūt kādus bojājumus pietiekami
paspēt kaut kā tajā sākuma stadijā nobremzēt, kas ir ļoti svarīgi. Tas ir ļoti svarīgi. Bet, lai mēs nepabeigtu uz tāda ļoti futuristiska un varbūt arī atkal mazliet tomēr tehniski sarežģīta temata, es gribētu pabeigt ar tādu vienu jautājumu tev par tādu visiem tādu ļoti saprotamu lietu. Mēs esam Latvijā pieraduši teikt, ka mūsu galvenais koks, tad izplatītākais koks ir priede, tad nāk bērs, tad ir regla, 3 vadošie koki. Klau, ja mēs pārējām tagad uz Silavu un Nacionālā meža monitoringa informāciju, priede krīt no savu pjedestālu, vai ne? Jā. Bērs. Tad mēs esam šitajā ainavā. Mēs esam ainavā ļoti iederīgi. Jā. Nojaušot zemapziņā jau to, ka tas tā ir. Tāpēc šeit nav priežu mežs, bet ir bērzi. Bet tas ir pēc valdošās sugas un platības. Un tagad es tev uzdošu vienu baigi triki jautājumu. Es nezinu, vai Silava to ir reiķinājis, es nezinu, vai tu to zini, bet vienkārši varbūt tas ir tā tīri intereses pēc. Kurš koks pēc skaita Latvijā ir visvairāk? Fiziskās vienības. Tu noteikti varētu apskatīties, kā virkni citu jautājumu arī, bet nav bijusi tāda interese. Bet kā tu kā pēc nojautas teikt? Nē, neteiksi. Ok, labi. Lūk, interesants temats. Mēs varam vispār totalizatoru arī skatītājiem uztaisīt. Un varbūt, ka Silava var kaut kādā brīdī pamēģināt. Ar to vispār varētu kaut kā izreikināt? Protams, ka. Ideāli. Varbūt, ka šis mums ir tāds mazais konkursiņš uz nākotni. Es noteikti Ārim šito atgādināšu un pajautāšu, kuri koki Latvijā pēc skaita ir visvairāk. Labi, mīļie draugi, paldies, ka bijāt klāt. Tiekamies kādā nākamajā Koksnes gadsimta raidījumā. Uz redzēšanos! Paldies!